Fakts, ka Krievija kā pretierocis sankcijām atkal varētu izmantot energopiegāžu jautājumu, nebūs pārsteigums nevienam. Par to nav aizmirsts arī Baltijas valstīs, kuras visu gāzi saņem no Krievijas. Lai arī iepriekš šķīta, ka ātrākais risinājums Krievijai alternatīvu piegāžu nodrošināšanā būs reģionālais sašķidrinātās dabasgāzes termināls, šobrīd par vadošo projektu šajā jomā kļuvis Lietuvas-Polijas gāzes tīklu starpsavienojums. Kāpēc? To skaidroja Kārlis Roķis. Gāzes piegāžu pārtraukšana bija pirmais ierocis, ko pēc pavasarī notikušās varas maiņas Ukrainā no sava arsenāla izmantoja Krievija. Abu valstu konfliktam pastiprinoties un Eiropai ieņemot arvien stingrāku pozīciju pret Krieviju, iespējamība, ka energoieroči varētu tikt pielietot pret Eiropas valstīm, kļūst arvien lielāka. Jā, ļoti nopietni attīstās konfrontācijas starp Krievijas federāciju un Eiropas Savienību saistībā ar, piemēram, ar Ukrainu konkrēti. Un šeit var prognozēt dažādas scenārijas attīstības, gan miermīlīgu scenāriju, gan arī tādu, teiksim tā, pilnīgi pretēju scenāriju, kur konfrontācija sāsinās, mēs atgriežamies reālā augstajā karā. Tas nav izslēdzams, galīgi nav izslēdzams. Tad nav izslēdzams arī tas, ka Krievija var izmantot vājāko punktu Eiropas Savienībā, un vājākais punkts Eiropas Savienībā energoresursu piegādē ir Baltijas valstis. Šobrīd Eiropa no Krievijas importē vairāk nekā 30% patērētās dabasgāzes. Baltijas valstīs un Somijā šī atkarība ir 100%. Šis jautājums ir bijis viens no svarīgākajiem pēdējās Eiropas līderu tikšanās reizēs. Alternatīvu Krievijas gāzes aizstāšanai gatavs piedāvāt Amerikas Savienotās valstis. Lai dabasgāze tiktu eksportēta uz Eiropu, jānotiek vairākām lietām. ASV ir likums, ja jūs pārdodat gāzi uz tām valstīm, ar kurām ASV nav līguma par brīvo tirdzniecību. Ekonomikas departamentam ir jāsertificē šīs eksports. Šobrīd šādu certifikātu saņēmuši 5 līdz 6 gāzes kompānijas. Tādējādi šis eksports ir iespējams, un tas arī tiks atļauts. Mums gan pagaidām nav tik liela tehnisko iespēju, lai eksportētu gāzi, bet tās būs pieejamas no 2015. gada. Tādējādi nodrošināt gāzes eksportu būs iespējams gan juridiski, gan fiziski eksportēt gāzi jau no nākamā gada. ASV vēstnieks un enerģētikas eksperti ir pārliecināti, ka lielākā ASV sašķidrinātās gāzes nonākšana tirgū varētu samazināt kopējās gāzes cenas pasaules tirgū. Tiesa eksperti gan pārmet Latvijas valdībai un Saeimai, ka tā te neko nav darījusi Latvijas energoneatkarības veicināšanai no Krievijas. Tā vietā gāzes tirgus liberalizācija atlika līdz pat 2017. gadam. Gan Latvijas valdība, gan arī parlaments, un domāts ir, par to nav šaubu, tikai jautājums ir, kāds šai domāšanai ir rezultāts. Un, ja es to ļoti vienkārši gribu pateikt, tad jāsaka tā, ka rezultāts ir pilnīgi nekāds. Situācija ir tikai kļuvusi vēl sliktāka. Manā skatījumā vienīgie Baltijas valstīs, kuri kaut ko darījuši Baltijas enerģētiskās neatkarības labā, faktiski un reāli ir tikai lietuvieši, un turklāt uz savu nodokļu maksātāju pleciem. Ekonomikas ministrijā gan norāda, ka pēdējo mēnešu laikā darbs pie energo neatkarības veicināšanas faktoru nostiprināšanas ir bijis krietni intensīvāks nekā iepriekš. No 5 gadu dīkstāvis ir beidzot izkustējies Polijas un Lietuvas gāzes tīkla starpsavienojuma projekts, lai arī iepriekš izskanēja pieļāvumi, ka bremzējoties reģionālā sašķidrinātā gāzes termināļa projektam Latvija varētu būt savu, tagad par prioritāti izvēlēts tieši cauruļvadu projekts. Eiropas Savienība aptuveni 30% no jaudām, kas ir sašķidrinātas dabasgāzes termināli, stāv tukšas jau šobrīd. Un tas, kas mums ir nepieciešams, mums nav nepieciešams obligāti par kādu cenu sašķidrinātas dabasgāzes termināls Latvijā, bet mums ir nepieciešams jebkurš veids, cauruļvāds tai skaitā, kā dabūt jebkādu citu gāzi Latvijas teritorijā. Iepriekš eksperti vairāk kārt uzsvēruši, ka reālu energoneatkarību var dot tikai sašķidrinātās dabasgāzes termināls. Ekonomikas ministrijā uzsver, ka drošības problēma risināšanā nemazāk svarīga ir arī cena, ko par to nāksies maksāt patērētājiem. Āzijā cenas ir aptuveni 70% augstākas nekā Eiropā. Ja mēs skatāmies no uzņēmējdarbības viedokļa, ka diez vai kāds mēģinātu aizvest dabasgāzi primāri uz Latviju tieši tāpēc, ka šeit vienkārši cena būs 2 reizes zemāka nekā Āzijas cena. Spiridonovs ir pārliecināts, ka labākas cenas iegūšanai sašķidrinātās gāzes tirgū Latvijai tā būtu jāpērk vienotā paketē kopā ar citām valstīm. Tikmēr vairums panorāmas aptaujāto iedzīvotāju atzīst, ka ir gatavi piemaksāt, ja Latvija rastu alternatīvas piegādes Krievijas gāzei. Protams. Kāpēc? Tas laikam patriotiskais faktors. Iespējams, ka atmaksāt arī vairāk, jā. Kāpēc? Grūti pateikt, šobrīd ar to Krieviju tāda situācija ir, ka vienkārši pat negribās neko īsti dzirdēt, kas tur tajā Krievijā notiek. Droši vien, ka jā. Kāpēc? Es uzskatu, ka tā ir kā ekonomiskā neatkarība no Krievijas gāzes.
jādomā ilgtermiņā. Ekonomikas ministrijā gan uzsver, ka tikpat svarīgi kā jauna gāzes piegādes ceļu meklēšana ir plašāka vietējo resursu izmantošana. Šeit gāzes patēriņu varētu samazināt, pārveidojot vēl nerekonstruētās katlumājas par šķeldes vai biomasas izmantošanu nederīgām. Kārlis Roķis, Igors Stāts, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.